Labdien, sēdieties. Tiesas sēde paziņoja par atklātu. Šodien apelācijas kārtībā tiks iztiesāta krimināla lieta Edmunda Gulbja apsūdzībā sakarā ar apsūdzētā iesniegto apelācijas sūdzību par pirmās instances tiesas spriedumu. Tiesa lietu izskatīs šādā sastāvā. Zemgales apgabala tiesa, tiesasēdes priekšstādātāja tiesnese Inga Putra, tiesneses Inga Akmeņlauka un Ilze Vanaga. Tiesas sēde notiek audio ieraksts pilnā apmērā. Tiesas sēdi protokolē sekretāra Kristīne Veidemane. Tiesa pārbaudīs uz tiesas sēdi ieradušās personas. Apsūdzētais Edmunds Gulbis. Uzrādiet tiesai lūdzu kā personu apliecinošu dokumentu. Tiek uzrādīta personas apliecība. Tā ir derīga, viss kārtībā. Paldies. Prokurors Madars Ābols. Paldies. Kā man ziņo, tad arī ir cietušā pārstāvis vērnāta advokāta Evita Spalvēna. Jā, labdien. Es tūlītās atsūtīšu darīt elektroniski. Labi, uzrādiet lūdzu personu apliecinošu dokumentu. Tā. Viss kārtībā. Paldies. Tad jūs pēc savas iniciatīvas vēlējāties piedalīties tiesas sēdē. Jums bija skaidrs, ja, ka nav obligāti jānāk. Jā. Labi. Tā, un tad tiesas sēdē mums ir 2 klausītāji. Jā, saprotu. Labi. Tā. Vai apsūdzētajiem ir saprotams procesuālās tiesības pienākumi? Jā. Jāpieceļās lūdzu kājās runājot. Ir saprotams, viss saņēmāt, izlasījāt. Jautājums par aizstāvi, vai nekas nav mainījies attiecībā uz to, ka jūs pats spējat sevi arī aizstāvēt un jums nav nepieciešams aizstāvis? Nē, jo es jau esmu, kā lai saku, studiju laikā priekšmetu Wirtschafts privātrecht, kas ir vācu komerclikums, un man ir kaut kāda juridiskā izglītība. Papildus tam es vēl izmantošu ChatGPT, un jau esmu izmantojis. Tas nav saistīts ar finansēm, jūs esat pārliecināts, ka jūs pats tāpat kā pirmā instancē arī sevi aizstāvēsiet. Nekas nav mainījies. Jautājums, vai jums ir noraidījumi tiesai, tiesas sastāvam? Nē, kāpēc? Es nepazīstu. Nepazīst. Nu, paldies. Tas man ir jāpajautā, process paredz. Paldies, šobrīd sēdieties. Prokurori, vai ir noraidījumi tiesai? Paldies, noraidījumi nav. Cietušā nebūs, pārstāvē? Nav, paldies. Tiesā ziņo par lietas apstākļiem. Pirmajā instancē Zemgales rajona tiesā 2023. gada 27. oktobrī ir taisīts spriedums, ar kuru Edmunds Gulbis atzīts par vainīgu neslavas celšanā masu saziņas līdzeklī par Viktoru Eikmani. Tiesa ir atzinusi Edmundu Gulbi par vainīgu. Pēc krimināla likuma 157. panta 2. daļas sodījusi viņu ar sabiedrisko darbu uz 160 stundām. Drošības līdzeklis apsūdzētajiem nav piemērots. Cietušajam Viktoram Eikmanim ir noteikta morālā kaitējuma kompensācija 5000 eiro. Tā ir noteikta daļēji, pārējā daļā
5000 eiro apmērā morālā kaitējuma kompensācija ir noraidīta. Un šī noteiktā kaitējuma kompensācija 5000 piedzīta no apsūdzētā cietušā labā. Tāpat izlemts jautājums par Zibatmiņu, tā glabājas krimināla lietas materiālos. Ar šo spriedumu apsūdzētais ir iesniedzis apelācijas sūdzību, pārsūdzējis spriedumu pilnā apmērā, lūdz attaisnot apsūdzēto un atsaucas uz to, ka spriedums faktiski ir cenzūra, pārkāpjot Latvijas Republikas Satversmes 100. pantu. Tāpat norāda uz to, ka sabiedriskais darbs faktiski ir verdzība, kas viņam piespriesta. Un norāda, ka masu saziņas līdzekļi ir izteicis savu viedokli, jo zem krimināla likuma 146. panta var būt arī slepkavība. Tāpat apsūdzētais norāda, ka pirmās instances tiesas spriedums faktiski ir ņirgāšanās par Daniela Silgaļa nāvi, un arī sūdzībā norādīts uz iespējamu pirmās instances tiesas kukuļņemšanu. Un faktiski tad lūgums ir apsūdzēto pilnībā attaisnot. Apsūdzētais, vai jūs uzturat savu apelācijas sūdzību? Pēc lietas būtības jā. Jā, pieceļās runājot ar tiesu lūdzu. Pēc lietas būtības jā, bet es viņu vēlos papildināt. Nu, jūs varēsiet izteikties, protams, bet šobrīd jautājums ir par to, vai jūs uzturat to, ko jūs esat iesniedzis. Jā. Uzturat. Labi, paldies. Prokurori, noskaidrosim jūsu viedokli. Piekrītat, nepiekrītat? Godātā tiesa apelācijas sūdzību uzskata par nepamatotu un ir noraidām. Paldies. Paldies, cietušā pārstāvja. Jā, es uzskatu, ka pirmās instances spriedums ir pamatots, tāpēc apelācijas sūdzība ir noraidāma. Paldies. Paldies. Lietas dalībniekiem pirms sāksim tiesas izmeklēšanu vai kādu lūgumu papildinājumu prokuroram. Jā, godātā tiesa. Es tātad 31. janvārī ielūkojos datu sodu reģistrā, kas ir atbilst arī sodu reģistram, un veicu izdruku par Viktoru Eikmanu, kas ir cietušais krimināla lietā. Un viņam konstatēt tikai viena krimināla lieta un nekādas sodāmības nav. To es vēlēs pievienot. Citu lūgumu nebūs. Paldies. Cietušā pārstāv vēlties iepazīties? Esmu iepazinusies, paldies, nav iebildumu. Apsūdzētais vēlties iepazīties? Jūs vēlaties iepazīties? Protams. Lūdzu, jūsu viedoklis par pievienošanu lietām? Pagājušās tiesas sēdes laikā, kas bija 23. gadā, no tiesas tika toreiz prezentēts dokuments, kurš minēja, ka tā lieta atrodas augstākās tiesas priekšā. Tātad 3. instancē viņi tiek tiesāti. Un no šī dokumenta nav skaidri saredzams, vai šis process tagad ir beidzies vai nav beidzies. Process nav beidzies. Augstākā tiesa nosūtīja lietu atpakaļ apgabala tiesai izskatīt vēlreiz. Labi, process turpinās, nav stājies nolēmums spēkā. Tā. Jā.
Tiesa apspriežoties uz vietas nolem šo izdruku no datu bāzes pievienot lietai, ko iesniedz tiesas sēdē prokurors. Cietušā pārstāvē kādu lūgumu? Nē, nebūs, paldies. Ne, pašam apsūdzētiem kādu lūgumu šobrīd nav. Tātad, kāds ir lietas dalībnieku viedoklis pār pierādījumu pārbaudu lietā? Prokuroru, lūdzu. Jā, godāties uzskatu, ka pierādījumu pārbaudu veicam likuma noteiktā kārtībā. Proti pārbaudām pirmās instances tiesas sēdes protokols, protokolā norādītos rakstīt pierādījums un dokumentus. Man nav akcentējumi uzmanību ne uz vienu dokumentu un nelūdzu nevienu atreferēt. Paldies. Pēc tam arī jautājums apsūdzētiem, vai viņam ir sniedzams liecības un lēmt par pabeigšanu. Paldies. Cietušā pārstāv, lūdzu jūs viedoklis. Ja, godātā tiesa, man nav lūguma nekādi par savādākas kārtības noteikšanu, grozīšanu, un arī nav nekāda lūguma par to, lai kaut ko papildus pārbaudītu. Paldies. Paldies. Apsūdzētais, lūdzu jūsu viedoklis. Man liekas, tas gan drīzāk būs vēlākā stadijā, vēl te jāpapildina, bet, es vēlos sevišķu uzmanību vērst uz to, ka nav tikusi veikta pilnvērtīga pārbaude saistībā ar to, vai šis darba negadījums tomēr bija slepkavība, jo, vismaz atbilstoši publiski izskanējušai informācijai, kur visiem ir brīvi pieejama, ir bijusi smaga nolaidība. Tas būs tajā lietā. Tā lieta jā. turpinās, process turpinās, skaidrs, to arī apliecina tās ziņas, kas ir mūsu rīcībā, bet šajā lietā, vai, es pajautāšu konkrētāk, vai no lietas materiāliem atkārtoti šajā tiesasēdē jūs gribat, lai tiesa kaut ko nolasa pilnībā vai daļēji? Nē, es jau izlasīju visu. Jo prokurors saka, nevajag, viņš visu zina, cietušā pārstāvis saka, nevajag neko nolasīt. To tiesa visu pārbaudīs, bet jautājums tikai, vai vajag tieši nolasīties sēdē, nevajag. Nav vajadzīgs. Tad sakiet, lūdzu, vai jūs vēlēsieties šodien liecināt pats par sev uzrādīto apsūdzību? Jā. Liecības jūs sniegsiet. Labi, paldies šobrīd, tad sēdieties. Tiesa apspriežoties uz vietas, nolem tiesas izmeklēšanu veikt šādi. Tiesas sēdē nenolasīt, nepārbaudīt faktiski nevienu pierādījumu, nenolasīt ne pilnībā, ne daļai, jo neviens no lietas dalībniekiem nepiesaka tādu lūgumu, visiem lietas materiāli ir zināmi. Apsūdzētais ir izteicis vēlēšanos liecināt tiesas sēdē, tāpēc lūdzu, dodam vārdu apsūdzētēm liecību sniegšanai. Lūdzu, dodieties tur pie mikrofonu. Tad tiesa tikai atgādina par to ietvaru, kādā mēs šodien skatām lietu. Tā ir jūsu apelācijas sūdzība par pirmās instances tiesas spriedumu par to, par ko jūs tiekat apsūdzēts par neslavas celšanu masu medijos. Un mēs tomēr tajā lietā mums nav kompetences lemt, vai tur ir pamatota apsūdzība, nepamatota, kas tur ir noticis. Tā kā mēģinam ieturēt to rāmi, par ko šodien mums ir jāskata lieta. Lūdzu. Jā, pirmkārt es vēlos pasvītrot, ka abas lietas ir ļoti cieši saistītas. Šai brīdī, šai momentā nevar nekādā ziņā būt runa par kaut kādu nepamatotu apgalvojumu izplatīšanu, kur ir no gaisa izvilkt. Nebija tā, ka vienu jauku dienu es aiz gara laika izdomāju, ka man vajag sākt vajag man slikti runāt, bet gan pirms bija informācija, kas izskanēja
masu mēdījos. Dažādos masu mēdījos, arī sižetos, kuri ir lietas materiāli. Es burtiski sižetos izmantoju ekrānu uzņēmumus un arī video izgriezumus no citos mēdījos publicēta satura. Tā kā es savus apgalvojumus ļoti konkrēti, ļoti specifiski balstu uz publiski izskanējušu informāciju. Un man likās, ka tiesu process tā lietā nav bijis godīgs, jo bija 3 faktori, kas šo lietu padarīja sevišķi smagu. Faktors numur 1 ir tāds, ka nepilngadīgām personām ir aizliegts. Vienkārši aizliegts strādāt ar bīstamām ķimikālijām. Otrais punkts ir tāds, ka nav tikusi veikta darba drošības apmācība. Tātad šeit arī izceļas struktūrālas problēmas, dziļas problēmas uzņēmumā un faktiski smaga nolaidība no Aichmaņa kā uzņēmumu vadītāju. Ja, jo tas būtu jau bijis jābeidz laikus iepriekš, tas nav ticis darīts. Un 3. punkts arī ir darba aizsardzības tērpa neesamība. Ja pat tas tērps būtu bijis un būtu pat 2 pirmie punkti, kā lai saka, tikuši pārkāpti, tad šis puisis šodien būtu dzīves, jo darba aizsardzības tērps galu galā pēc savas funkcijas aizsargā tieši šādiem incidentiem. Un šeit es vēlos mazliet dziļāk ieskatīties tajā, vai Latvijas tiesu nolēmumu, kā lai saka, kopumā ir precedenti, kad slepkavība tieši ir mēģināta nomasakēt kā darba negadījumu. Un izpētot Latvijas tiešais avotus, man nācās secināt, ka šāds precedents nav atrodams. Kas varētu būt saistīts ar to, ka tādas lietas tendenciāli notiek reti, un viņas būtu arī grūti nomaskēt. Jo šādos incidentos izmeklēšanu veids 2 instances, gan policija, gan valsts darba inspekcija. Bet šeit, protams, rodas jautājums, uz kurien skatījās valsts darba inspekcija iepriekš, ka varēja šādi sistemātiski pārkāpumi notikt zemnieku saimniecībā, kur puisis gāja bojā. Tā kā es saredzu tiešām pamatu pieņēmumam, kad ir notikusi pretiesiska labuma došana no valsts darba inspekcijas zemnieku saimniecībai un aiz viņu stāvošajiem Viktoram Aichmanim. Šeit, protams, arī ir jānorāda uz to, ka šādi lietas, materiāli krimināla lietās ir ļoti ierobežoti pieejami. Tātad varbūt tādas lietas ir, bet man vismaz ar manām iespējām viņas nav pieejams. Varbūt jums kā tiesai šādas iespējas drīzāk pastāv. Un, mana vēlme šajā lietā bija vairāk atklātību, vairāk taisnīgumu, jo tā lieta visa notika diezgan jocīgi, diezgan slepeni, un tās kripatiņas, informācijas, kuras bija publiski pieejams, radīja diezgan sliktu iespaidu. Tā. Un, kā jau es teicu, Latvijas tiesu praksē šādam incidentam nav bijis, bet mēs jau varam arī skatīties tālāk uz Eiropas Savienības tiesu praksi, jo, es jau tā kā tālāk jau ieskicēju, ka vēlos iziet tagad caur šo instanci, ja man neizdosies pilnībā dabūt, ko es vēlos, proti, tikt pilnībā attaisnot, tad es vēlos tālāk doties uz augstāko tiesu, un tad es vēlos doties uz Eiropas līmeņa tiesu, tāpēc, jo es
pamatoti uzskatu, ka Viktors Aichmanis ilgadēji ir iesaistīts Eiropas reģiona attīstības fondu līdzekļu izkrāpšanā un kādam internacionāla līmeņa Eiropas tiesnesim būtu drīzāk ieinteresētība šeit rūpīgāk ieskatīties. Jo, faktiski citas Eiropas valstis maksā naudu, un kopējā budžetā mēs viņu saņēmam, un viņi aiziet kaut kur greizi, nepareizi. Apsūdzētais šis jautājums nav ne šajā lietā, ne tajā saistītajā lietā. Līdz ar to par to, kuru Eichmanis ņem naudu un kur liek, to mēs neapspriedīsim. Man liekas, ka apsūdzības tekstā man tika pārmests, ka es nepatiesi izplatu informāciju, ka viņš nodarbojas ar korupciju. Ka viņš iegūst peļņu negodīgā ceļā. Vai tas tā nav? Cik es atceros lietas materiālos. Nav stājies nolēmums neviens spēkā. Jūs redzējāt izdruku šodien no datubāzes. Nav atzīts par vainīgu Eichmanis noziegumos, kas būtu saistīti ar korupciju. Nav mums tādas informācijas. Tāpēc, jo nav lēmums stājies spēkā, nenozīmē, ka nav indikatori, ka tas tā notiek. Šajā lietā mēs neizmeklēsim viņa saistību ar naudām. Jūs mani, kā lai saka, tiesājat par to, vai es esmu nepatiesi izplatījis informāciju par to. Ir kaut kāda informācija, kas jums dod pamatu tādus apgalvojumus teikt, par kurus jums pārmet apsūdzībā. Tā, es pareizi saprotu. Jā. Jā, labi. Lūdzu, turpiniet. Katrā ziņā uz to tas varētu, manā redzējumā, iet uz to, ka tā Eiropas instances tiesa varētu lietu atpakaļ padot. Jā. Tas ir, no manas, manas izpētes secinājums. Tad vēl, man radās fundamentāls jautājums, ko es izpētīju, vai nonāvēšana aiz neuzmanības varētu būt slepkavība. Jā, jo šeit tas stāstījums, uz ko, kā lai saka, bīda gan izmeklējušās policijas pārstāvis, gan prokuratūra, gan arī Aichmaņa pārstāve, ir tāds, ka, tas bija darba negadījums, bet tā nav slepkavība. Jā, un, krimināla likuma 116. pants tiešām skaidro, kas ir slepkavība, un te ir runa par apzinātu tīšu citas personas pretiesisku nogalināšanu. Ja? Un te ir tāds jēdziens, ka rupju neuzmanību var klasificēt kā slepkavību, ja ir konstatējama samierināšanās ar potenciālo iznākumu. Un es uzskatu, ka tāda samierināšanās no Aichmaņa puses ir tikusi veikta. Tātad darba drošības apmācības netika veiktas. Darba drošības kostīmu nēsāšana netika ievērota. Šeit bija visticamāk ekonomiski motīvi, jo tas paņem laiku, tas rada papildus izmaksas, lai ievērotu to visu. Un ekonomiski, finansiālu motīvu vadīts, Aichmanis samierinājās ar potenciālu iznākumu, kas ir viņa darbinieku veselības bojāšana, kas Daniela incidentā konkrēti beidzās ar viņa nāvi. Ja, un tas, ka viņš ir nomiris, tas šai brīdī, man liekas, ne no vienas puses netiek kā lai saka, apstrīdēt. Bet gan tas ir, diezgan konkrēti pierādīts. Tātad Latvijas krimināla tiesībās samierināšanās ar cietušā nāvi ir būtiska netiešā nodoma pazīme. Un man liekas, ka šāda pazīme ir tikusi izpildīta. Proti, ja persona apzinās, ka no tās darbības vai bezdarbības
var iestāties cietušā nāve un neskatoties uz šādu apziņu, turpina rīkoties, tad var runāt par to, ka persona ir samierinājusies ar šo iespējamo iznākumu. Šeit es vēlos uzsvert to, ka Aichmanis ilgstoši ir bijis Dobeles novada pašvaldības ekonomisko lietu komisijas priekšādātājs. Komisijas vai komitejas, tos tagad sajaukšu. Bet tā ir ļoti tāda būtiska instance, kas nodarbojas ar ekonomiska rakstura jautājumiem. Dobeles novads ir ļoti uz zemniecību orientēts novads, un pats Aichmanis pārstāv Latvijas zemnieku savienības partiju. Un pirms tam, 2 gadus pirms tam, 16. gadā, bija Jaunbērzē incidents. Bija traģēdija, kur arī zemnieku saimniecībā gāja bojā vairāk cilvēki, tāpēc, jo darba drošība netika ievērota. Tātad ņemot vērā viņa funkciju, viņa darbu, kādu viņš izpildīja, un ņemot vērā to, ka neilgi pirms tam, aptuveni 2 gadus pirms tam, ir noticis ļoti traģisks incidents citā zemnieku saimniecībā saistībā ar darba drošības noteikumu neievērošanu, ir ļoti sevišķi smags pamats uzskatīt, ka ir notikusi apzināta samierināšanās ar šo konkrēto iznākumu. Jā. Un, tiešām nevar runāt par kaut kādu nezināšanu vai nejaušanu. Nezināšanu vai nenojaušanu, tā es vēlējos teikt. Un man liekas, to varētu arī konstatēt tiesa. Jo tiesu praksē un juridiskajā literatūrā tiek norādīts, ka šādu samierināšanās, par ko es taisni stāstu, var pierādīt kopumā, izvērtējot objektīvos apstākļus, subjektīvos apstākļus, zināšanu un pieredzi. Varbūt sākšu ar zināšanu un pieredzi. Reizēm tiesa izvērtē, vai apsūdzētajam bija profesionāls zināšanas. Ja? Te piemēram pa veselības risku, par drošības noteikumiem. Jo lielāka kompetence, jo mazāk ticami, ka persona neapzinājās nāves risku, un lielāka varbūtība, ka tā tomēr pieļāva, jeb samierinājās ar seku iestāšanās. Ņemot vērā to, ka Aichmanis zemnieku saimniecībā darbojas jau dekādēm, un arī zemnieku savienībā ir jau dekādēm ilgi. Tad es domāju, ka tiesa var diezgan viegli konstatēt, protams, ir vairāk iespēju nekā man publiski, izmantojot publiski pieejamos datus, bet jūs varat konstatēt, vai viņam bija zināšanas un pieredze. Un man liekas, ka viņam bija. Bet, jūs varat to pārbaudīt. Tad pievērsīsimies objektīviem apstākļiem. Tātad rīcības veids un apstākļi, kuros notika šī nāve. Ja? Piemēram, darbība bija ļoti bīstama pašos pamatos. Ja? Citos incidentos. Apsūdzētais, es atļaušos drusciņu jūs pārtraukt, šobrīd jūs drusciņu tā kā gribat tiesas funkciju ieņemt un gribat jau iztiesāt to lietu, kas ir nodota apgabaltiesā vēlreiz skatīšanā. Es aicinātu jūs tomēr pārdomāt savu liecību un liecināt par sevi kā par apsūdzēto. Šodien mēs skatām lietu, kur jūs esat apsūdzētais, kur jūs esat pārsūdzējis spriedumu, ar kuru jūs esat atzīts par vainīgu noziedzīgu nodarījumu izdarīšanā. Es atkārtošu savu pozīciju. Jūsu pozīcija ir saprotama, bet man ir tiesības tomēr vērst jūsu uzmanību par to, ka jums ir jāsniedz liecības pašam par sevi, par jums uzrādīto apsūdzību. Šajā lietā tiesa nekādā ziņā nevērtēs Eichmaņa vainīgumu citā krimināla procesā. Bet tikai izvērtējot šo vainīgumu ir iespējams
nonākt Bet pie tiesa secinājuma, nevērtēs kad es vainīgumu neesmu citā. izpaudis nepatiesu informāciju. Jūs varat Neesmu šodien veicis apmelošanu. tiesai liecināt un izstāstīt par savu pozīciju, par ko jūs pats bijāt pārliecināts, kāpēc jūs tā darījāt, kāpēc jūs izvēlējāties tieši šādu retoriku. Apsūdzībā ir citēts, norādīts, par to jūs arī nestrīdaties, ka tas ir bijis. Mums ir jāpieturās pie apsūdzības, pie sprieduma, un es vēlreiz atkārtoju, ka tiesa Eihmaņa vainīgumu šajā lietā nevar, lai kā jums arī gribētos, nevar izvērtēt. Bet, ja tiesa nevar šajā brīdī izvērtēt Eihmaņa vainīgumu, tad, manuprāt, arī nav iespējams izvērtēt manu vainīgumu neslavas celšanai, jo šīs lietas ir cieši saistītas. Drusciņa zināšanas juridiskās, un vienam ar ja jums otru. ir drusciņa juridiskās zināšanas, tad jums ir jāzina un jāsaprot, ka nevar tiesa Eihmaņa vainīgumu šajā lietā izvērtēt. Atbildiet lūdzu pats par sevi, par tām darbībām, kas jums ir inkriminētas, kurās ir tiesa saskatījusi noziedzīga nodarījuma sastāvu. Un es jums saku, ka man ir juridiski diezgan rūpīgi strukturēta aizstāvība savai rīcībai. Es uzskatu, ka es nesu... Aizstāvības runa vēl drusciņi būs vēlāk debatēs. Tagad lūdzu mums ir liecību daļa par jums inkriminētajām faktiskajām darbībām. Jā, es to saprotu. Un mana pozīcija ir tāda, ka es neko sliktu nesu izdarījis. Es jau no paša sākuma, jau no marta, kad policija uzaicināja pirmo reizi, tas ir lietas materiālos pašā sākumā, diezgan sākumā. Tas tiesai ir saprotams, jo jūsu apelācijas sūdzība arī ir ļoti detalizēta. Jūs tur esat visus argumentus arī detalizēti izklāstījis, norādot, ka tas ir jūsu viedoklis par situāciju, un to jūs esat arī paudis, tas viss ir saprotams. Tāpēc lūdzu turpiniet sniegt liecību, bet tomēr liecību daļā es lūdzu atturēties no argumentiem pār Eihmaņa vainīgumu vai nevainīgumu citā krimināla procesā, kas nav noslēdzies ar spēkā stājušos nolēmumu. Labi, tad to var arī, kā lai saka, turpināt debašu laikā, jums tas ir vairāk paprātam. Ja jūs runāsiet debatēs ne pa lietu, tad tiesai arī ir tiesības jūs pārtraukt. Jebkurā gadījumā jums ir jāmēģina sastrukturēt to runu maksimāli saistībā tieši ar šo lietu, nevis ar to lietu. Manā interpretācijā mans stāstījums ir ļoti cieši saistīts. Bet tiesa jums aizrāda un saka, ka jūsu interpretācija drusciņi ir kļūdaina. Un mēģina jūs ievirzīt tajās sliedēs, par ko mums ir runa šodien, kas ir tiesas kompetencē, kas tiesai ir jāpārvērtē, par ko jums ir tiesības liecināt. Teiksim tā, ja tiesai šai lietā tiešām tik ļoti sasietas rokas, un jūs nevarat, pārnestā nozīmē. Un jūs nevarat lemt, tad varbūt jūs varat arī izlemt atlikt šīs lietas izskatīšanu uz vēlāku laiku, kad cita tiesa ir pieņēmusi lēmumu, jo man liekas, ka tās tiesas iznākums, kur Eihmanis ir apsūdzēts saistībā ar Daniela nāvi, ir ļoti būtisks faktors tam, kādu lēmumu šai tiesai vajadzētu pieņemt. Un kaut kas tur nav kārtībā, jo Zemgales rajona tiesa sākumā teica, vispār nevainīgs, nekādu sodu, visu konfetē. Pēc tam apgabala tiesa teica 60,000 eiro. Tad viņš nonāca augšējā, un tagad atkal kaut kas ir. Es vēlreiz vēršu jūs atpakaļ uz šo lietu. Apsūdzību, paskatieties, paņemat priekšā apsūdzību, spriedumu paņemiet. Pirmais punkts. Laika posms, kas jums tiek inkriminēts, kurā jūs iespējams esat izdarījis noziedzīgas darbības, ir 2021. gada 10. marts līdz 1. decembris. Mēs izvērtēsim jūsu
izplatītās informācijas tiesiskumu vai pretiesiskumu tajā laika periodā, tajā brīdī, kad tas notika. Saprotu, tas tā ir rakstīts materiālos, kuriem es esmu iepazinies. Nu, tieši tā. Un es mēģinu tagad aizstāvēt pozīciju caur savu liecību. Mēģiniet aizstāvēt pozīciju, es jums atkārtot vēršu uzmanību, es jums dodu vārdu turpināt sniegt liecības, bet jums maksimāli ir jāturās no tā, ka jūsu visa liecība satur tikai un vienīgi informāciju par kriminālu procesu, kas nav izskatīts un kur nav stājies spēkā nolēmums un kur ir apsūdzētais tas, kurš ir šajā lietā cietušais. Labi. Sakoncentrējiet uzmanību tomēr uz šo lietu un uz sevi kā apsūdzēto. Nu, es jau koncentrējos, es esmu arī veicis rūpīgu izpēti un sagatavojis tiešām šeit plašu izpēti, jā, ar dažādiem virzieniem, kā es sevi varu aizstāvēt, bet, nu, tas virziens, kuru es kā vienu no virzieniem izvēlējos. Protams, vēl lietas materiālos ir citi virzieni, ja, kurus es tagad šeit stāvot neesmu vēl pieminējis. Bet jūs jau ar viņiem, laikam, esat iepazinušies. Protams, kas tiesa ir iepazinušies ar visiem lietas materiāliem. Ļoti. Jā, un šis ir, kā lai saka, vēl tāds papildinājums. Man tagad ir iespēja liecināt, un, nu, es liecinu. Un, nu, tad šai vietā, šajā situācijā es teiktu, ka pareizais solis no tiesas puses būtu vienkārši šo lietas izskatīšanu atlikt uz laika punktu, kamēr ir gūta skaidrība par galējo iznākumu šai otrā lietā. Ja viņas ir ļoti... piesakat lūgumu, tiesa pēc savas iniciatīvas nav lēmusi, ka te būtu kaut kas atliekams. Ja būs tāds lūgums, tad tiesa lems. Nu, labi, jā, tad es izsaku tādu lūgumu, balstoties uz jūsu izteiktajiem, kā lai saka, pārmetumiem manai liecībai, ka viņa nav gana pilnvērtīga un nav gana saistīta ar apsūdzības būtību. Es jums izsaku tādu lūgumu, īsti formulējot, atlikt manis šīs lietas iztiesāšanas procesu uz laika punktu, kad ir stājies spēkā galējs spriedums tā lietā, jo šīs lietas abas ir ļoti cieši saistītas. Labi, paldies, es sapratu. Prokuror, lūdzu jūsu viedoklis par pieteikto lūgumu. Jā, godātā tiesa, faktiski es uzskatu, ka šāds lūgums būtu noraidāms, jo Gulbim apsūdzību celt pēc krimināllikuma 157. panta 2. daļas par apzināti nepatiesas informācijas izplatīšanu, bet Viktors Eikmanis apsūdzēt pēc krimināllikuma 148. panta 2. daļas. 157. panta, kā norādīts apsūdzībā pret Gulbi, ir norādīts par informāciju, ka Gulbis apgalvo, ka Viktors Eikmanis, man atļaušos tā definēt, ka Viktors Eikmanis ir slepkavas lomā darbojies. Šeit krimināla likuma 148. pants nekādīgi neatspogļo, ka šeit būtu notikusi tīši cits personas slepkavība. Šādam procesam nekādi nav sakara ar Gulbja pausto kaut kā viņš norāda viedokli, un jau apzināti nepatiesa informācija par to, ka Viktors Eikmans būtu par kaut ko tiesāts. Tas pierāda šodien arī iesniegtā izziņa, kad Viktoram Eikmanim visā viņa dzīves laikā ir bijis tikai viena krimināllieta, un par to vēl līdz šim nav stājies likumīgā spēkā spriedums. Arī ja šis nolēmums spriedums stāsies spēkā, viņa apsūdzībā nekādā mērā nebūs saistība ar šo lietu, jo apsūdzībā, kā jau teicu, ir norādīta pavisam cita apzināti
nepatiesi pausta informācija. Paldies. Paldies. Cietušā pārstāv, lūdzu, jums viedokļi. Jā, papildinot, es tikai vēlos norādīt, ka tātad apsūdzētiem ir inkriminēts laika posms no 2021. gada 10. marta līdz 21. gada 1. decembrim. Tātad šis ir apsūdzībā norādītais posms, kurā tātad apsūdzētais apsūdzības ieskatā ir paudis šo nepatiesu informāciju. Tādējādi lietas atlikšanai vispār nav nekādas nozīmes, arī kāds būs pieņemts lēmums arī nākošajos spriedumos, kas būtu saistīti ar Eikmani, jo tajā brīdī, kad ir izpausta šī informācija, tāda sprieduma, kas tad būtu notiesājoši Viktoram Eikmanim, nebija stājies spēkā. Tāpēc es uzskatu, ka apsūdzētā lūgums par lietas atlikšanu ir noraidāms. Paldies. Paldies. Tiesa apspriežoties uz vietas lūgumu par lietas atlikšanu noraida, jo tiesa atzīst, ka krimināla lietai, kurā ir apsūdzēts Eikmanis, galīgajam nolēmumam, kas kaut kād stāsies spēkā, nav juridiskas nozīmes šajā lietā attiecībā uz jums inkriminēto noziedzīgo nodarījumu un laika periodu, kurā tas ir izdarīts. Tāpēc turpinam. Lūdzu, jums ir tiesības turpināt sniegt liecības. Jā, liecinot, es tagad tomēr atļaušos nepiekrist tiesas tikko izteiktajam redzējumam, balstoties uz jau pirms aptuveni 20 minūtēm izteiktās argumentācijas saistībā ar samierināšanos, kuras bija uzskaitījis objektīvos apstākļus, subjektīvos apstākļus un zināšanas un pieredzi. Ja? To visu regulē krimināla likums, konkrētāk 9. pants. Šeit es varbūt vēlos arī pieminēt piemēru, kad tas, kas uz doto brīdi oficiāli ir atzīts, var būt nepilnīgs vai kļūdains. Šeit varbūt vietā būtu salīdzinājums ar Galileo Galilei. Viņš būvēja teleskopu, skatījās debesīs un pētīja zvaigžņu un debesu ķermeņu kustības. Un viņš nonāca pie secinājuma, ka Zeme ir planēta, orbitā ap Sauli. Bet toreiz baznīcas oficiālais redzējums bija, ka es atļaušos jūs apturēt un virzīt jūs atpakaļ sliedēs par to, par ko mums šodien ir jārunā. Tātad, atceramies, 2021. gada 10. marts līdz 1. decembris. Ja vēlaties vēl lūdzu tiesai izstāstiet, kāda informācija bija jūsu rīcībā toreiz, nevis tagad un nevis kas varbūt būs rīt vai parīt, bet toreiz, kas jums deva tiesības māsu saziņas līdzekļos publicēt tādu informāciju, kādu jūs publicējāt toreiz. Kas man deva tiesības? Latvijas Republikas satversmes 100. pants. Kāda informācija? Tad par to arī lieciniet. Kāpēc jūs toreiz rīkojāties tieši tā, kā jūs rīkojāties? Tas ir liecību saturs jums kā apsūdzētajiem šajā tiesas sēdē. Kāpēc jūs toreiz tā rīkojaties un jums šķiet, ka jūs pareizi rīkojaties toreiz? Tajā periodā, kas ir norādīts apsūdzībā? Kā lai sakam, es to jau pieminēju pašā sākumā, kad man bija pirmā saskara policija saistībā ar šo lietu, kad, manā redzējumā Latvijā spēkā ir 100. pants. Protams, es zinu, ka reizēm likumos ir rakstīts viens un praksē ir kaut kas cits, bet es nezināju, ka šim likumam ir tikai simboliska nozīme un ka praksē Latvijā cenzūra ir pilnībā atļauta un praksē pielietot, jo tā es interpretēju tiesneses Atgaras rajonā tiesas uzlikto tiesas spriedumu. Tā ir cenzūra vistīrākā formā. Man, tos faktiski tā apelācijas dokumentā bija arī ierakstījis diezgan centrāli iekšā, ka manā redzējumā nav vispār
saprotams, kāpēc rakstīt tur iekšā tik specifiski un skaidri, ka cenzūra ir aizliegta. Ja viņi ir praksē pilnīgi atļauta, pilnīgi praktiski pielietot. Un tāpēc es arī izvēlējos tādu ekstrēmu piemēru ar Ziemeļkoreju. Jā, salīdzinājumā Ziemeļkoreju. Protams, es skaidri saprotu, ka te Latvijā ir daudz lielāka preses brīvība un vārda brīvība nekā tur. Mēs gaidām konkrētu liecību. Nu, es jums liecinu tagad konkrēti. Kādi fakti bija jūsu rīcībā, kāpēc jūs šādi rīkojāties? Es esmu pie visiem video norādījis, vai gandrīz visiem es esmu norādījis avotus. Video aprakstos, jā, ja jūs atverat vaļā saiti, tur video aprakstā, apakšā ir norādīti avoti. Tā, jūs video lietojat tādus terminus, ka noslapkavoja jaunieti, bērnu slepkava. Jā. Kas jums šajā sakarā bija zināms tajā laikā? Konkrēti, kas? Masu medijas izskanējusi informācija. Masu mediju informācija. Vai jūs pazināt arī šo te Eitmani un šo bojā gājušo puisi? Vai viņš politikā ņems? Viņš ir publiskas dzīves persona. Personīgi. Un bojā gājušo puisi atpazināt? Nē. Tātad viss šis ir tapis pēc informācijas, kas ir bijusi presē. Jā. Tā vienkārši sakot, ja? Jā, nu, es arī pielietoju, teiksim tā, metodiku, ko es esmu iemācījies teorētiskās informātikas pamatos. Tas ir priekšmets, ko es universitātē apmeklēju, un tur mums ļoti intensīvi mācīja to, ka mums ir jānonāk pie kaut kāda secinājuma, vai izteikums ir pareizs vai nepareizs. Un mēs zinām tikai dažus elementus, vai viņi ir pareizi vai nepareizi. Presē izskanēja informācija, ka jaunietis ir noslapkavots. Izskanēja informācija, ka viņš ir gājis bojā. Kāpēc tad jūs rakstījāt, ka noslapkavots jaunietis? Tāpēc, jo lietas apstākļi skaidri ieskicēja šādu ainavu. Konkrēti, kādi apstākļi bija zināmi jūsu rīcībā? Masu mēdījos izskanējušie apstākļi, kurus 3 es jums tikko uzskaitīju sākumā, manas liecības sākumā. Tur bijām. To es atceros, jā, ka nebija drošības noteikumi un tērps nebija un jaunietis nedrīkst vispār ar tādām malām strādāt. To mēs atceros. Pielietojot teorētiskās informātikas studiju laikā iegūtās zināšanas, faktiski to specifisko jomu sauc teorētiskā loģika, es izmantoju to informāciju, kas man ir pieejama, jā, un es sapratu, ka viņa ir nepilnīga. Pagaidiet, jautājums ir tāds, kāpēc jūs tātad tajā brīdī, šajā laika periodā, tā 21. gadā, nesagaidījāt, tātad kāds būs rezultāts šim krimināla procesam, kas ir ierosināts? Par ko ir ziņojuši masu mēdī, ka ir ierosināts krimināla process? Jo manā redzējumā man pastāvēja ļoti smagas aizdomas par to, ka tiesas process nebūs godīgs, bet gan, ka būs tiesas procesa ietekmēšana, ņemot vērā Aišmaņa finansiālos resursus un arī politisko ietekmi. Viņa pārstāvētā partija, nezinu, vai tajā brīdī bija tieši pie valdības, bet viņi ir ļoti daudzās valdībās bijuši. Tātad jūsu viedoklis bija, ja jūsu rīcībā ir kādi konkrēti fakti, ka tiesa varētu tikt ietekmēta? Vai bija ietekmēta? Man likās, tas lēmums no rajona tiesas pirmās instances tajā lietā ļoti, ļoti neloģisks, nesakarīgs. Kurš lēmums? Kurš pilnībā Aišmani attaisnos. Un viņš arī bija kļūdains. Jo otrā instance lēma kaut ko citu. Tagad trešā instance vēl kaut ko tur skatījās. Tas ir jūsu viedoklis par šo spriedumu. Tā var saprast, ja? Jā. Man viņš likās nesakarīgs, un no tā es nonācu pie secinājuma. Tā klausītāji turpu šurpu nedrīkst staigāt. Vai nu iekšā, vai nu ārā. Viss. Tātad konkrēti fakti jūsu rīcībā nebija. Es domāju, ka tas tomēr būtu klasificējums kā konkrēts fakts. Nē, es jautāju konkrēti fakti. Vēlreiz es konkrēti konstatēju, ka
Zemgales rajona tiesas spriedums ir absolūti neadekvāts. Ņemot vērā tos trīs punktus, ko es uzskaitīju, un arī... Apsūdzētais, jums ir zināms, kā notiek tiesas spriedumu vērtēšana, tātad pirmās instances spriedumu vērtē apelācijas instances tiesa, tālāk apelācijas instances tiesas spriedumu vērtē augstākās tiesas senāts. Tas jums ir zināms? Tas ir zināms, bet man ir arī zināms, ka... Tad rezumējot, es saprotu, ka jūsu rīcībā nav nekādi konkrēti fakti, ne par to, ka tātad Eikmanim bija nodoms noslapkavot šo puisi, un arī par tiesas tātad korumpētību, kā jūs te norādāt. Lietas jūsu rīcībā bija? Lietas apstākļi ieskicēja ļoti skaidru un viennozīmīgā ainavu, ko atbilstoši manai interpretācijai varētu uzskatīt pa konkrētu faktu. Šeit es vēlos arī pieminēt, ka Latvijas tiesiskajā regulējumā tiesnesis, būdams valsts amatpersona, nedrīkst palikt vienaldzīgs pret noziedzīgu nodarījumu. Tad tas kaut kā ir baigi garām, kad puisis aiziet bojā, viņš būtu pienesis milzīgu ekonomisko labumu, ņemot vērā to, ka... Saprotams, jā. Tātad vēl ir jautājums, vai jūs ar šiem saviem tātad rakstiem un informāciju vēlējāties tātad tā kā tiesu ietekmēt, ka lūk, tā ir tomēr slepkavība, nevis kaut kas cits, kas viņam tiek inkriminēts Eikmanim. Mēs to varam saprast. Jūs tā kā centāties tiesu vest pie prāta, ka jātiesā... Es ar tiesu neesmu konkrēti komunicējies. Man nebija... Tiesas process bija slēgta. Jā, tā kā... Es nemaz nezinātu, ko es ietekmēju. Šo informāciju, par ko jūs tiekat apsūdzēt, šīs ziņas. Kāds bija jūsu nolūks? Mans nolūks bija informēt sabiedrību vairāk par to, kā Viktors Eikmans un viņa pārstāvētais politiskais spēks darba drošības likumu min ar kājām. Es gribēju vērst sabiedrības uzmanību uz to, ka valsts drošības inspekcija, valsts darba inspekcija, atvainojos, ir strādājusi paviešies, jums jau iepriekš šodien pieminēju Jaunbērzes traģēdiju. Šodien mēs to neskatām, to lietu. Es saprotu. Es jums izskaidroju tos motīvus. Kāpēc jūs šo informāciju devāt publiski? Kādā nolūkā? Ko jūs centāties panākt ar šo te informāciju, kas tiek norādīta jums apsūdzībā? Jūs tātad sapratāt, ka to lasīs citi cilvēki? Tas ir mērķis publiski izplatītai informācijai. Ko jūs gribējāt panākt ar šīm te darbībām, publicējot to? Ko konkrēti? Sabiedrība kritiski raugās uz šo politisko spēku un uz šo politiķu. Un, kā lai saka, lai sabiedrība veido debati par to, vai tur viss ir bijis taisnīgi un godīgi. Jo man tā liekas, ka tā nav bijis. Tāds viedoklis ir izskanējis arī no dažādiem citiem cilvēkiem. Tas nebija tagad tā, kas vienu dienu ieslēdzies istabā, izlasīja masu mēdījos pieejama informācija un sāku tagad taisīt par to sižetus. Tā nebija. Nu labi, skaidrs, nolūks informēt sabiedrību. Komunicējot ar citiem cilvēkiem, sabiedrībā veidojās tāds noskaņojums jau pirms tam. Apsūdzētais, kas ir svarīgi tiesai saprast? Mēs sapratām, kur jūs to informāciju dabujāt, mēs sapratām, kā jūs viņu uztvērāt, sapratāt, mēs arī uzklausījām jūs un noskaidrojām jūsu nolūku informēt sabiedrību. Tad faktiski mēs esam noskaidrojuši visu būtisko informāciju par to, kas mums ir nepieciešams pārvērtēt šajā lietā. Jautājumus, mēs jums uzdodam. Paldies par izsmeļošām atbildēm. Varbūt prokuroram būs kādi jautājumi. Jā, lai mēs virzamies izmeklēšanā uz priekšu. Jā. Sakiet, vai jūsuprāt, jūs teicāt, ka tiesas process bija slēgts. Tātad, vai jums bija pieejams arī kāds nolēmums tiesas par šo procesu?
vienīgi publiski izskanējusi informācija. Šeit es vēlos gan norādīt, ka man tas jau no paša sākuma likās nepareizi, ka šis tiesas process ir slēgts, jo Aišmaņa kungs ir kā tomēr vadošs politiķis novadā, kas pārstāv komisijas un ir ietekmīgs, ir sabiedriskās intereses persona, publiska persona, ja, un attiecīgi pastāv sabiedrības interese. Es saprotu to, bet jautājums bija, vai tad jums bija nolēmums, ja? Nebija nolēmums. Jā. Nebija nolēmuma. Tikai publiski izskanējusi informācija. Sabiedrības rezonanci bija iegūsi lieta un publiski bija pieejama informācija. Vai vēl kāds jautājums? Jā, sakiet, vai jūs redzat atšķirību krimināla likuma 116. pantam Slepkavība, jā. Un krimināla likuma 146. pantam? Jā, es redzu atšķirību, un es jums jau iepriekš šeit to detalizēti izskaidroju, proti ar to iespējamās nāves samierināšanos ar iespējamo nāvi. Es to diezgan detalizēti skaidroju, tad man tiesa pārtrauca, jo, jā, it kā tas nav saistīts lietas materiāliem, bet, jā, tajā liecības daļā, man liekas, es ļoti precīzi un ļoti detalizēti izskaidroju, ka man ir saprotama atšķirība un ka tieši dēļ šīs samierināšanās var juridiski saredzēt motīvu, un, ja ir motīvs, ja nodoms, tad nodoma pazīme, tad arī mēs varam runāt par slepkavību. Nu, to jūs izrunājāt, jā. Jā, nu to es pateicu. To izstāstīja mums absolūti. Man liekas, Āboma kungs varbūt piemirst to liecības daļu. Viss ir tiesa atcerās, jā, Labi. vai būs prokurori. Jā, sakiet, vai tādā pašā kontekstā par atšķirību no šiem pantiem, vai tad slepkavība un darba noteikumu neievērošana kāda ir analogi? Viens un tas pats? Prokurori, jūs to pašu jau tikko jautājāt. Man liekas, jūs tiešām piemirstāt. Man Jā, es tiesa noņem šo jautājumu. Man nav saprotams jūsu apelācijas sūdzībā noslēdzošajā vārdā pēdējais no teikumiem centīšos panākt pilnīgi savas personas attaisnošanu. Ko tas jūs varat paskaidrot? Tas ir faktiski mazliet savādāk formulēt tā ideja, kuru es esmu paudis jau no pirmās dienas, kad es uzzināju, ka pret mani tiek virzīt šāda apsūdzība no policijas, ka man pilnīgi nekādu sodu notiesāšanu nevajag, jo vajag pilnībā attaisnot. Tiesa saprata, tas ir lūgums taisīt attaisnojuši spriedumu. Pareiz tiesa saprata. Es domāju, ka pareiz tiesa saprata. Atcelt rajona tiesas spriedumu un taisīt lietu attaisnojuši spriedumu, atzīt par nevainīgu un attaisnot. Pēc lietas būtības, jā. Jā. Jūs atceraties, pirmā instancē jūs arī liecinājāt, ka jūs esat izplatījis baumas. Tas atbilst patiesībai? Specificējiet kontekstu. Specificējiet kontekstu. Konkrētāk. Uz mani jautājumu, vai tā informācija, ko jūs guvāt, kā neapstiprinātu, jūs teicāt, jā, kad esat izplatījis baumas. Kādu informāciju? Šī ir publiskā informācija, no kā jūs esat smēlies. Publiskā informācija tika izplatīta no LSM, Latvijas sabiedriskajiem mēdījiem, no LETA tā ir ziņu aģentūra. Es domāju, jā, tad, ja mēs šo saucam pa baumām, tad man liekas, mēs visu publiskajā telpā izskanējošo informāciju varam uzskatīt pa baumām. Šeit ir arī definīcijas, iedzina definīcijas jautājums. Paldies, man nebūs tas jautājums. Cietušā pārstāvēja kādu jautājumu? Jā, paldies, man būs 2 jautājumi. Jūs savu liecību sākumā norādījāt to, ka jums ir nedaudz juridiskā izglītības. Pareizi sapratu? Pareizi. Sakiet, vai jūs zināt, kas ir nevainīga un prezumcija? Esmu dzirdējis, jā. Kā jūs to saprotat? Tas ir princips, kā persona tiek uzskatīta par nevainīgu, kamēr nav iestājies galīgs tiesas spriedums. Aptuveni tā.
Pareizi. Un sakiet, lūdzu, vai jūs uzskatāt, ka jūs pareizi darījāt, ka jūs Eikmani nosaucāt par slepkavu, kamēr vēl nav stājies spēkā spriedums? Es domāju, ka jā, balstoties uz iepriekš liecībā izteiktajiem apgalvojumiem, argumentiem, šis loģiskās ķēdes uz risku, ka tiesas process tiks ietekmēts. Kā tad ir ar nevainīgumu prezumciju? Es domāju, ka šai lietā es pareizi rīkojot, viņu neievērojot, jo tā lietas izmeklēšanas gaita, tiesāšanas gaita mani radīja tādu iespēju, tiesas godīgums, ka tāds nepastāv. Es esmu arī pēc pirmās instances padziļināti pievērsies kontrolu mehānismiem, ar kādiem Latvijā tiesu sistēma tiek kontrolēta. Labi, atbilde bija, jūs uzskatāt, ka pareizi esat rīkojies. Sakiet, lūdzu, jūs arī norādījāt to, ka jūs it kā savu informāciju esat guvis no publiski pieejamiem avotiem, ja? Primāri, jā. Nu, es burtiski video lieku iekšā, daļa no video satura ir ekrāna uzņēmumi vai arī video izgriezumi no citur publicētiem video, kā jau es iepriekš minēju. Video aprakstā ir norādīts avoti, dubultpunktiņš un saites. Vai arī jūs guvāt šo informāciju no Letas? Dažādi avoti bija, dažas bija, no Letas tieši informāciju jūs dabūt, kā tādu, man liekas, nevarat. Viņa Leta izplato ziņojums un tos paņem portālu, piemēram, jauns.lv vai LTV, jā, un tad viņi balstoties uz šo publiski izplatīto ziņojumu, jā, veido kaut kādu sižetu. Viņi bišķiņ kaut ko pieraksta klāt, bet tas kodols paliek diezgan līdzīgs. Jā. Vai kādā no šiem sižetiem bija arī norādīts, ka Eikmans ir slepkavs? Nevaru šo atminēties. Man liekas, ka drīzāk nē, bet es nonācu pie šāda secinājuma, atbildot uz šīs tiesneses iepriekš izteiktajiem jautājumiem, liecinot saistībā ar manu izglītību teorētiskās informātikas pamatu jomā. Paldies, man vairs nebūs jautājumu. Tā. Faktiski viss tāds liecības par lietā būtiskajiem apstākļiem jūs esat sniedzis. Un atbildot ir uz jautājumiem, vai jūs pats vēl tad gribat kaut ko? Tagad jau nāks vēl debats. Būs debats vēl, protams. Jā, labi. Tad es domāju, ka... Tad debatēm atstāsiet vēl. Varu atstāt, varu vēl. Jā. Jā, varat apsēsties šobrīd. Paldies. Jautājums lietas dalībniekiem, vai ir kāda lūguma papildinājuma, vai mēs varētu pabeigt izskatīt lietu un pāriet pie debatēm. Prokuror, kāds ir jūsu viedoklis? Lūguma nav, papildinājuma, protams, arī, un varam pabeigt un pāriet. Paldies, cietušā pārstāvē. Jā, lūguma papildinājuma nav, varam pāriet un pabeigt. Paldies. Apsūdzētais jūsu viedoklis. Man liekas, es jau tikko izteicu savu viedokli. Tiesa apspriežoties uz vietas nolem pabeigt tiesas izmeklēšanu, pāriet pie debatēm. Lūdzu, vārds prokuroram. Jā, godātā tiesa šodien apelācijas instancē izskatījām krimināllietu, kurā Zemgales rajona tiesas tukumā 2023. gada 27. oktobra spriedumu krimināllietā Edmunds Gulbs atzīst par vainīgu noziedzīgu nodarījumu izdarīšanā, kas paredzēts krimināllikuma 157. pānta 2. daļā un sodīts ar sabiedrisko darbu uz 160 stundām. No Gulbja ar spriedumu cietušā Viktora Eikmaņa labā piedzīt morālā kaitējuma kompensāciju 5000 eiro apmērā. Apelācijas instances tiesā Gulbjam inkriminēto apsūdzību uztur pilnā apmērā, tādu, kāda tā bija pirmās instances tiesā, ar tiesas veiktajiem grozījumiem tajā. Apsūdzētā Gulbja apelācijas sūdzību uzskata par noraidām pilnībā, vairāk ņemams tiesas spriedumā norādītais, kas atbilst arī manai debašu runai pirmās instances tiesā. Pirmās instances tiesa ir kopumā un savstarpējā saistībā analizējis un vērtējis lietas
visas lietas apstākļus, argumentējis, kāpēc Gulbja darbības atbilst viņam celtajai apsūdzībai un kvalifikācijai. Jāpiebilst, kā apelācijas sūdzībā pausto informāciju uzskat par tiesu maldinošu, tās saturs neatbilst krimināla procesā un tiesā noskaidrotiem, iegūtajiem pierādījumiem, kā arī saturs neatbilst krimināla procesa likumā noteiktiem par apelācijas sūdzības struktūru. Un pirmām kārtām jāsver, ka lietā ir savākt vairāk dažādu pierādījumu, to skaitā cietušā liecības, paša apsūdzētā liecības, kā izplatīts baumas, citi raksturēti pierādījumi, ka izplatītā informācija par Eichmanu ir apzināti nepatiesa, otra persona apkaunojuši izdomājums, pavairotās atcerējumā, kā tas norādīts apsūdzībā, kā arī sākotnējā tiesa psihiatriskā ekspertīze par apsūdzētā pieskaitāmību, kurā konstatēts, ka Gulbim ir paranoīds personības traucējumi, un otra jau kompleksā tiesa psihiatriskā tiesa psiholoģiskā ekspertīze noteica, ka Gulbim konstatē paranojo personības akcentuāciju. Bet kopumā viņš atzīstams par pieskaitām inkriminētajā noziedzīgā nodarījumā. Visi pierādījumi kopumā ļauj izdarīt pareizi secinājums par notikušu noziedzīgu nodarījumu, atbilstoši krimināla likuma 157. panta 2. daļā, un pilnībā izdarīt secinājums par Gulbja vainīgumu viņam inkriminētajā apsūdzībā. Neviens no šiem pierādījumiem neradīja šaubas ne pirmstiesas izmeklēšanā, ne pirmās instances tiesai, lai pieņemtu lēmumu par viņa saukšanu pie krimināla atbildības, un sekojuši arī notiesājuši spriedumu pret viņu, ja arī apsūdzētais norādīja uz kādu šaubu esamību, tiesas spriedumā šie varbūtība ir atrunāta. Spriedumā jau sākotnēji norādīts, kā ar izdruku no soda reģistra par Viktora Eichmaņa kriminālu procesiem pierādīts, ka Viktoram Eichmanim celt apsūdzību par krimināla likuma 146. panta 2. daļā paredzēto noziedzīgo nodarījumu. Krimināllieta arī tagad atrodas iztiesāšanas stadijā Zemgales apgalvu tiesā. Proti, tajā nav stājies spēkā notiesājuši spriedums, kā arī ziņa par citiem krimināla procesiem nav. Tādējādi no minētās izdrukas izriet, ka Eichmanis likumā noteiktā kārtībā nav atzīts par vainīgu nevienu krimināla likumā paredzētā noziedzīgā nodarījuma izdarīšanā. No lietā esošiem pierādījumiem izriet, ka Eichmanis krimināla procesā, kura gaita atspūgļota Gulbja norādītojas ziņu portālos, apsūdzēts pēc krimināla likuma 146. panta 2. daļas, proti par darba aizsardzības noteikumu pārkāpšanu, ja tas izraisīs cilvēku nāvi vai smagus miesas bojājums vairākiem cilvēkiem. Savukārt atbildība par slepkavības izdarīšanu paredzēta krimināla likuma 116. pantā, un par šādu noziegumu Eichmanis nav ticis apsūdzēts. Eichmanim nav arī celta apsūdzība par kukuļdošanu, uz kuru Gulbis norādījis apsūdzībā norādītajos video sižetos, turklāt vērtējot Gulbi liecināto daļā par to, ka savus video sižetus balstīs arī uz svešu personu komentāros paustiem viedokļiem, jānorāda, kā atbilstoši tiesību literatūrā norādītiem pie krimināla atbildības par neslavas celšanu personu saucam neatkarīgi no tā, vai viņa pati ir izdomājuma autors, vai arī izplata ziņas, ko saņēmas no citām personām. Tādējādi nav izšķirošas juridiskas nozīmes tam apstākļam, vai Gulbja publicētajos video sižetos ietvertās ziņas ir paša Gulbja izdomājums, vai tās sevīgi ietver ziņas, kuras viņš saņēmis no citām personām. Un atbilstoši Latvijas Republikas Satversmes 100. pantam, ikvienam ir tiesības uz vārda brīvību, kas ietver tiesības brīvi iegūt, paturēt un izplatīt informāciju, paust savus uzskatus, un cenzūra ir aizliegta. Savukārt Latvijas Republikas Satversmes 116. pantā noteica, ka personas tiesības, kas noteikti Satversmes 100. pantā, var ierobežot likumā paredzētajos gadījumos, lai aizsargātu citu cilvēku tiesības, demokrātisko valsts iekārtu, sabiedrības drošību, labklājību un likumību. Tādējādi secināms, ka Latvijas Republikas Satversmē ietvertās tiesības uz vārda brīvību ir vērtējums kopumā ar citu cilvēku un sabiedrības interesēm un tiesībām. Proti viena individu tiesības nevar tikt nostādīts augstāk par citu individu tiesībām. Līdz ar to personas savas Latvijas Republikas Satversmē ietvertās tiesības var realizēt, nekaitējot citas personas tiesībām. Tos var Latvijas Republikas Satversmē ietvertajām tiesībām uz cilvēku godu un cieņas aizsardzību. Savukārt krimināla likuma 157. pantā par personas godu un cieņas apdraudējumu, kas izpaudies kā neslavas celšana, ir paredzēta krimināla atbildība. Tādējādi atzīstams, ka personas vārda brīvība
tiesības izplatīt informāciju un paust savus uzskatus gadījumos, kad šāda informācija ir pārsniegusi to slieksni, kas aizskata citas personas tiesības uz godu un cieņas aizsardzību, ir ierobežotas ar likumu, proti ar krimināla likumā ietverto kriminālu atbildību par neslavas celšanu. Gulbja video sižetos ietvertā informācija par cietušā Ehmaņa vainīgumu slepkavībā, kas ir sevišķi smags noziegums, un kukuļdošanām atzīstam par personas godu un cieņu aizskarošu un cietušā apkaunojošu, jo rada kaitējumu personas sabiedriskajam novērtējumam, kā arī cilvēku pašvērtējumam, kas kopumā nosaka cilvēka reputāciju sabiedrībā, jāņem vērā gan paša apsūdzētā pirmsties izmeklēšanā un pirmās instances tiesā sniegtās liecības, kas, kā jau teicu, tiesa debatēs pirmajā instances tiesā apsūdzētā liecības tieši par noziegumu izdarīšanas apstākļiem kopumā ir vērtējums kritiskā, iespēja izvairīties no iespējamās krimināla atbildības un soda. Tās sniedz tādas, lai attaisnot savu rīcību, proti liecībās izklāsta sev izdevīgu versiju par notikušo. Tāpat ņemams vērā tas apstākļus, ka noziedzīgais nodarījums izdarīts ilgstošā laika posmā, vairāk mēnešu garumā, sistemātiski veidot jaunas video sižetus, kuros iekļaut cietušā apkaunojuša informāciju un ievērot norādītos konkrēto noziedzīgo nodarījumu raksturošos apstākļus, atzīstams, ka tas, salīdzinot ar citiem līdzīgu veidu noziegumiem, raksturojas ar augstu kaitīgumu pakāpi. Tiesa ir atzinusi, ka pirmsties izmeklēšanas laikā izmeklēšanas darbības veikts atbilstoši krimināla procesuālajai kārtībai, uzskata, ka nav konstatēta tāda procesuāla pārkāpuma pierādījumu iegūšanā un nostiprināšanā, kas varētu ietekmēt pierādījumu pieļaujamību un krimināltiesku attiecību taisnīgu noregulējumu lietā. Tāpat kā pirmās instances tiesā, uzsver, ka visi pierādījumi, kas viens otru papildina to kopumā un savstarpējā sakarībā, kā jau to atzinos pirmās instances tiesa, arī tagad apelācijas instances tiesā ir vērtējumi par attiecināmiem, ticamiem pieļaujumiem un apsūdzēto notiesājošiem Zemgales rajona tiesas 2023. gada 27. oktobra spriedums par apsūdzētiem noteikto sodu ir pamatots uz samērīgs izdarītiem un sekām. Pirmās instances tiesa pamatot atzinos, kā apsūdzētiem piemērams sods, sabiedriskais darbs, tas atzīstams par atbilstošu nodarījumam, ir efektīvs, audzinošs un atbilstošs sods. Tas arī sekmēs krimināla likuma 35. pantā noteiktā mērķa sasniegšanu. Tas ir, lai vainīgā persona tiktu sodīta par izdarīto noziedzīgo nodarījumu un tiktu panākts, ka notiesātais un cits personas pildītu likumus un atturētos no noziedzīgu nodarījumu izdarīšanas. Pirmās instances tiesas apsūdzētiem noteiktais sods ir samērīgs ar izdarītā noziedzīga nodarījuma smagumu, raksturu, radīto kaitējumu, apsūdzētā personība, tā mīkstināšanai no pamata, un pieturos pie pirmās instances tiesas sēdē tiesas debatēs paustiem viedoklim par apsūdzētā atzīšanu par vainīgu un notiesāšanu par inkriminētā krimināla pārkāpumu izdarīšanu. Līdz ar minēto lūdzu apsūdzētā Edmunds Gulbja apelācijas sūdzību noraidīt un Zemgales rajona tiesa 2023. gada 7. oktobra spriedumu atstāt negrozīt. Paldies, tas būtu viss. Paldies, vārds cietušā pārstāvē, vērš uzmanību, ka jums tiesības debatēs izteikties par sodu un kaitējumu kompensāciju. Jā, paldies, godātā tiesa. Jā, tātad es uzskatu, ka pirmās instances spriedums ir pamatots un likumīgs, un līdz ar ko papildus, kas attiecās uz sodu un uz kompensācijas pieteikumus, izteikšos īsi, lai nekavētu tiesas laiku. Gribu norādīt to, ka tik tiešām, kad šis apsūdzētā izdarītais noziedzīgais nodarījums ir noticis ilgstošā laika periodā no 21. gada 10. marta līdz 21. gada 1. decembrim, sistemātiski tādējādi graujot cietušās personas gan reputāciju gan vēlētāju acīs, gan galvenokārt ģimenes locekļu acīs. Tātad Viktors Ehmans ir cienījamā vecumā, viņam ir bērni, mazbērni nāca no skolas, teica ģimenē to, ka vectētis tiek apsaukāts par slepkavu. Es uzskatu, ka jebkurā gadījumā šāda rīcība no apsūdzētā puses ir pretlikumība, jo tātad šī gadījumā, neskatoties uz to, ka pastāv atversmes likuma, tātad 100. pāns ir arī pānti, kas ierobežo šo nepatiesu ziņu izplatīšanu.
Šo nepatiesu liecību izplatīšanas rezultātā cietušajiem bija gan pasliktinājusies veselība, gan grauta reputācija, gan arī šis ilgstošais laika posms, kurā nepārtraukti tapa jauni video ieraksti un tika publiski izplatīti, tātad arvien vairāk un vairāk, tātad ģimenē radīja šo diskomfortu, šo saspringto situāciju, jo iedomājieties, ka tev jāgaida gan arī katru reizi kāds jauns ieraksts un ar analoģiskiem, apmelojošiem faktiem. Tātad tas nav tā, ka ir vienreizies pārkāpums un līdz ar to tu apmēram var rēķināties ar kaut ko. Tādējādi es uzskatu, ka pirmās instances tiesa ir pamatot noteikusi kompensācijas apmēru 5000 apmērā, jo tas ir samērīgs un atbilstoši tam nodarītiem kaitējumam, kāds ir nodarīts cietušajiem. Paldies! Paldies, un tagad debatēs vārds aizstāvim. Jūs pats ir aizstāvi, tāpēc debašu runā lūdzu aizstāvībai vārds. Pirmkārt, vēlas norādīt to, ka dāmas tikko minētā runa, manuprāt, ir pavisam klāja ņirgāšanās pa Daniela nāvi, jo visas tās lietas, ko viņa aprakstīja, Daniels piedzīvot nevarēs. Tāpēc, jo viņš ir zem zemes, viņš vairs nav dzīves. Labāk, man liekas, ir paciest to bišķiņu, nekā būt beigtam. Un par to, kā viņa tuvinieki jūtas, par to, kā viņa vecāki jūtas, kā viņa drauga jūtas, ne tā, kā viņš ir tik traģiski aizgājis bojā. Un vienlaikus viņiem jāredz, ka Viktors Aikmans tur uzdzīvoja, jā, reku, un viss forši brauc atpūstas bāzēs, ņemas pa politiku. Jā, tas arī sāpina. Tas arī sāpina. Un to viņa ne ar pusplēstu vārdu nepieminēja. Šim stāstam ir arī otra puse. Un, man liekas, ka viņas liecība šeit debatēs bija pilnīgi garām, pilnīgi nepamatota. Es domāju, ka es rīkojos pareizi. Šeit varbūt vēl vēlos pieminēt, ka mani politiskās darbības sākumi Dobeles novadā ir saistīti ar korupciju tieši saistībā ar būvfirmu Īgate. Toreiz arī Eichmanns bija pie varas grožiem, kā viens no vadošiem politiķiem, un cilvēki runāja toreiz par to, ka tiek manipulēti iepirkumi par labu Īgatei. Es toreiz arī to precīzi nezināju, tiesas spriedums nebija stājies. Bet es veidoju sabiedrības viedoklis, izplatīju to informāciju, pagāja gadi, un brīnum atklājas tomēr, ka Īgate manipulē iepirkumus. Apsūdzētais arī man ir tiesības debatēs jūs pārtraukt. Jūs atkal ne par sevi kā par apsūdzēto. Es stāstu par sevi kā par apsūdzēto. Nestāstiet, par Īgati tagad stāstiet. Jā, Īgatei ļoti centrāla loma tajā. Apelācijā ir ierakstīts par Īgati, mēs to izlasījām, ņemsim vērā, pieturamies arī debatēs pie apsūdzības, pie šīs lietas. Pie jūsu apelācijas sūdzības. Manuprāt, ļoti būtisks punkts, kāpēc aizstāv. Tiesa tā nedomā, tāpēc tiesa jūs pārtrauc un tiesa ir tādas tiesības darīt tā. Jā, katrā ziņā es arī uzskatu, ka tas apgalvojums par, nezinu, ko par tur šizofrēniju vai ko tur man pārmeta, ka arī tas ir absolūti nepareizi, ka netika pilnībā izvērtēt korupcijas apjoms un visādi incidenti, kādi notikušies pagājušo gadu laikā, faktiski visā manā politiskās darbības laikā. Es esmu vairākas reizes vērsies pie KNAP, rakstījis detalizētus argumentiem bagātus iesniegumus, tendenciozi attieksme no šīs iestādes ir tāda, mēs izmeklējam kaut ko, bet mēs neteiksim ko, un korupcija nav. Un tas rada milzīgu neusticību. Un tā ir vienkārši praktiska pieredze. Tā ir praksa. Pēc KNAP, kā izmeklēšanas instances nāk vēl tad tiesa, un tiesai arī ir vairākas instances, tā kā pastāv objektīvs pamatots viedoklis, ka korupcija
valstī tomēr ir liela problēma un ka viņi netiek vienmēr godīgi un efektīvi izsakota. Tas ir arī atzinums, kas ir ticis veikts no dažādām instancēm. Apsūdzētais jūsu viedoklis par korupciju valstīs kopumā šajā lietā nebūs juridiski nozīmīgs, un tiesa to nevērtēs. Nu, lūdzu, mēģiniet par Tas, manuprāt, ir saistīts. Lietas. Tas nav saistīts. Lietas būtība, jūs esat apsūdzētais šajā lietā, un jums ir pirmās instances spriedums. Tāda ir lietas būtība. Un es uzskatu, ka pirmās instances spriedums ir nepareizs. Un savu aizstāvību es balstu uz ļoti plašu spektru. Jums ir jāsašaurina šis spektrs. Bet tikai ejot plašā spektrā, dažādās detaļās, var pilnībā izprast, kāpēc es rīkoju Tas ir jūsu viedoklis, tiesa drīkstam nepiekrist, un drīkst tomēr jūsu spektru ierobežot. Mums ir tādas tiesības likumā paredzētas. Pieturamies pie sašaurinātā spektra. Lūdzu. Nu, es uzskatu, ka tad man ir liekta pilnvērtīga aizstāvēšanās, jo ejot uz plašāku spektru, man ir tiešām iespēja izgaismot, kāpēc es īstenībā darīju kaut ko labu. Tiesa jums nekādi neierobežo tiesības aizstāvēties, tiesa jums ierobežo runāt par lietām, kas tiesas ieskatā uz konkrēto lietu neattiecas, un ļauj jums runāt par lietām, kas ir nozīmīgas šajā lietā, un nepārtraukti vērš jūsu uzmanību uz tām lietām, kas šajā krimināla procesā ir nozīmīgas. Tas, kas ir nozīmīgs un nav nozīmīgs, nav gan skaidri definēts. Nu, tiesai tas ir pietiekami skaidrs. Tiesa pilnīgi noteikti zina, ka Igates iespējami korupcijas skandāli šajā lietā, kur jums ir spriedums, ar kuru jūs esat atzīts par vainīgu, neslavas celšanā par Eikmani, nebūs nozīmīgs. Es domāju, ka viņš ir nozīmīgs, jo Eikmans Mēs nestrīdēsimies par to. Tiesa jums diezgan skaidri pasaka, ka nav nozīmīgs šis apstākļus, un jūs lūdzu runāt debatēs tālāk par citiem jautājumiem, kam jūs vēlaties savā aizstāvības runā pieskarties. Man uz to brīdi nav īsti skaidrs, kas vispār, kā ir definēts šis šaurais loks. Es jums vēlreiz kādu 5. reizi šodien atkārtoju šo šauro loku, par ko mēs šodien runājam. Jums ir apsūdzība par neslavas celšanu, ir konkrēti izteicieni, ir konkrēts laika posms, ir jūsu pārliecība, kāpēc jūs to darījāt, jūsu zināšanas, kur jūs bijāt dabūjusi informāciju, par ko tapa jūsu šie ieraksti. Tas ir arī šīs dienas izskatāmo jautājumu loks. Viss ar to arī mēs šo robežu novelkam. Bet manas rīcības šai laika lokā veidoja arī pieredzes no pagātnes. Kuras veidojās Jā, ļoti labi. To jūs esat izklāstījis arī apelācijas sūdzībā. To jūs šodien liecībās arī stāstījāt, un mēs pat uzklausījām to visu, un tas viss ir ierakstā fiksēts. Jūsu pārliecības, jūsu zināšanas, jūsu aizdomas, to mēs visu piefiksējām. Tagad lūdzu neatkārtojiet vēlreiz to pašu un izmantojiet savas tiesības debatēs godprātīgi un liederīgi. Es izmantoju savas tiesības liederīgi, bet tieši saistībā ar publiskas pazīstamām personībām reizēm ir tā, ka sabiedrības viedoklim un sabiedrības spiedienam ir kaut kāda loma, ka lietas tiek bīdīgas savādāk. Jā, ir kaut kādas izteikti sabiedrības griba. No otras puses, man liekas, ka reizēm arī tiesas lem savādāk, ja nav sabiedrības ieinteresētība saistībā ar kādu apstākli. Un es sajūtu, ka ir sabiedrības interesētība šajā lietā, jo tā ir publiski pazīstama persona, un es domāju, ka es šo sabiedrības
viedokļa veidošanu, kā lai saku, arī varu ietekmēt. Jo es kā vietējais politiķis piedalos politiskajos procesos, sabiedrības viedokļa veidošanā un saņem arī no sabiedrības reakcijas uz to. Attiecīgi arī es rīkojos tā, kā es šai laika posmā esmu rīkojies. Man ir pavisam objektīvs pamats uzskatīt, ka tur ir daudzi ekonomiskie zaudējumi, kas ir radušies tādēļ, jo Aikmeņa kungs rīkojās, kā nu viņš rīkojās, un tas piespriestais soda mērs man likās uz doto brīdi, kad tāds, kāds viņš bija toreiz pieejams. Es biju tikai Zemgales rajona tiesas spriedums spēkā. Man radīja tādu smagu iespēju, kad ir notikusi tiesas manipulācija. Es arī saprotu, ka jūs kā tiesneši nonākat jūsu pozīcijā, tāpēc, jo valsts prezidents un ministrs ieceļ un viņa pārstāvētais politiskais spēks ir, kā lai saka, bijis gan daudzās valdībās, gan arī prezidents, man liekas, Raimonds Vējons bija no... Neaizplūstiet apsūdzētais pārāk tā. Katrā ziņā... Jūs atkal ierobežošu. Es nevaru pilnvērtīgi savu domu līdz galam paveikt, jo viņi visu laiku tiek ierobežot. Mums ir tādas tiesības ierobežot jūsu domu, ja jūs aizplūstiet pavisam tālu prom no lietas. Tā tas ir. Ar to jums jātiek galā. Un ja jūs pavisam nevarēsiet atgriezties pie tā, par ko mums šodien ir lieta, tad tiesa būs spiesta noteikt jums laiku un tiešām faktiski laika ziņā arī ierobežot jūsu tiesības uzstāties debatēs. Ja jūs neķersieties klāt būtības jautājumiem un neizteiksieties debatēs aizstāvot sevi. Par apsūdzību, par notikumu. No savas pieredzes redz, ka lietas ir ļoti daudzajādi un dažajādi saistītas vietas ar otru. Un man liekas, ka tā saistības, tikai kaut kas nav ļoti tieši saistīts, nenozīmē, ka tas nav saistīts vispār. Es vēlos skaidri un gaiši uzsvērt, ka es esmu dziļi pārliecināts, ka es rīkojos pareizi, ka es darīju labu, kad es veicināju, kā lai saka, Latvijas izaugsmi, Latvijas ekonomiskās intereses, ka es ar savu rīcību aktīvi sekmēju līdzīgu incidentu nenotikšanu. Iepriekš minēju, ka Jaunbērze 16. gadā bija traģēdija zemnieku saimniecībā. Pēc šīs traģēdijas nekas līdzīgs, kā es to darīju, nenotika, un pagāja samērā neilgs laiks, 2 gadi aptuveni, un atkal notika vēl viena traģēdija, kura, manuprāt, bija novēršama. Procesi, kas notiek aiz slēgtās sēdēs, slēgtām durvīm, klusi tiek izbeigti, manuprāt, neveido sabiedrības attieksmes maiņu. Par kādiem izbeigtiem procesiem apsūdzētājs jūs tagad runājat? Ja par šo saistīto procesu, tad tur nekas nav izbeigts. Tur viss notiek, viss ir process. Es runāju par Jaunbērs traģēdiju. Par citu traģēdiju? Jā, nevajag runāt par citu traģēdiju šajā lietā. Pieturamies jau pie vienas traģēdijas. Es darīju tā, kā es darīju. Bet tiesa jau to saprata. Kāpēc jūs domājat, ka tiesa nesaprot jūsu motīvus un to domu? Mēs jau sapratām to jūsu pārliecību. Mēs jau jūs dzirdam un uzklausām ļoti rūpīgi un saprotam. Tāpēc galu galā es uzskatu, ka ar savu rīcību pat es ar kaut kādu iespējamību esmu glābis kādu dzīvību. Jo cilvēki par šo lietu vairāk aizdomājas. Viņi redz tomēr, kā Eichmanim tās lietas ietu uz leju, ka viņi, kā lai saka, nepaliek bez konsekvencēm, un cilvēki vairāk pievērš tam uzmanību. Darba drošības likums kā tāds ir pārsvarā rakstīts
ar cilvēku asini. Darba drošības noteikti netiek, kā nezinu, kā noteikti, bet gan balstoties uz negadījumiem, uz pieredzi. Darba drošības noteikumiem ir savs pamats. Un šajā situācijā, ja mēs skatāmies uz šiem trim faktoriem, ja, ko es iepriekš minēju, tās ir zināšanas, subjektīvie faktori un objektīvie faktori. Ja. Mēs varam, manā redzījumā, skaidri saredzēt, ka ir bijusi tā samierināšanās, juridiski toreiz, es to tik precīzi nezināju, bet mana intuīcija bija pareizā virzienā. Tagad šai brīdī, šai situācijā, izmantojot rīkus, kādi man toreiz nebija pieejami, es varu savu pozīciju vēl labāk pamatot, bet juridiski teksti šajā jautājumā jau toreiz bija tāds tā, kā es viņus tagad citēju. Un attiecīgi, es domāju, ka balstoties uz manas labās gribas, uz manu labo vēlmi, ir nepareizi man uzlikt kaut kādu sodu. Vajag apdomāties visu labo, ko es esmu darījis, un pienesumu, kurš varbūt nav tik viegli kvantificējams un mērāms. Es šai sakarībā arī lasīju bibliotekā grāmatu pa incidentiem, juridisku grāmatu. Apsūdzētais tiesa nolēmusi jūs pārtraukt un vērš jūsu uzmanību, ka jūs liecinat par lietā debatēs runājat par lietā nenozīmīgiem apstākļiem. Tiesa vairāk kārt mēģina jūsu uzmanību vērst uz to, par ko jums būtu jārunā, un jūs atkārtojaties. Tiesa nolem ierobežot jums debašu laiku līdz 11:45. Lūdzu. Izvēlaties tad pats, par ko vēlaties runāt. 5 minūtes es jūs nepārtrauktu. Tad metam mieru. Tad beigšu savu liecību. Lūdzu, runājiet. 5 minūtes. Liecību debates. Saguris jau no visiem šiem ierobežojumiem. Paldies. Beidz savu liecību. Tā ir jūsu izvēle. Labi, prokurori būs replika. Nē, paldies, nav. Cietušā pārstāvē vai būs replika? Nebūs, paldies. Apsūdzētais vai būs replika jums? Man jau iepriekš tika vārds liekts, es domāju, ka tā tagad nekas vairs nemainīsies. Tiesa dod jums pēdējo vārdu, lūdzu. Es domāju, ka es jau gan skaidri izteicos. Labi atceros vēl visus šos pārtraukumus, kas man tikko uzlikti. Tiesa dodas pieņemt nolēmumu. Tiesā atgriežas turpina tiesas sēdi un paziņo lēmumu, nolasot lēmumu ievaddaļu un rezultīvo daļu. Zemgales apgabaltiesa lēmums Jelgavā 2025. gada 4. februārī tiesa šādā sastāvā tiesas sēdes priekšsēdētāja tiesnese Inga Putra un tiesnese Inga Akmenlauka un Ilze Vanaga, piedaloties prokuroram Madaram Ābomam, izskatīja apelācijas kārtībā atklātā tiesas sēdē krimināllietu Edmunda Gulbja apsūdzībā saistībā ar apsūdzētā apelācijas sūdzību par Zemgales rajona tiesas 2023. gada 27. oktobra spriedumu, pamatojoties uz krimināla procesa likuma 563. panta 1. daļas 1. punktu, Zemgales apgabala tiesa nolēma atstāt negrozītu Zemgales rajona tiesas 2023. gada 27. oktobra spriedumu. Lēmumu var pārsūdzēt 10 darba dienu laikā kasācijas kārtībā augstākajai tiesai sūdzību vai protestu iesniedzot Zemgales apgabaltiesā. Pilns lēmums pieejams 2025. gada 18. februārī 3 tiesneša paraksti. Apsūdzētais, vai jums ir saprotams tiesas lēmums? Jā. Tiesas sēdes audio ieraksts būs pieejams sākot no rītdienas. Tiesas sēdes protokols tiks noformēts 3 darba dienu laikā. Tiesas sēdi paziņoja par slēgtu visu.